neliels video. Un nu varam turpināt. Sveiciens nākamajā video. Nu ko, turpinam par emocijām. Šajā video vairāk par to, ko ar tām darīt un ko ar sevi darīt. Tātad emocijas, emocionālais intelekts. Šobrīd nedaudz palūkosimies uz emociju intensitāti. Kāda tā var būt? Tātad mierīgums, pasivitāte, satraukums, gan pozitīvā, gan varbūt arī negatīvā ziņā, enerģiskums, aizkaitināmība, sajūsma, niknums, eiforija, ārkārtīgs niknums. Tātad emocijas var būt dažādā intensitātē. Šobrīd jums došu atkal nelielu brīdi apdomāties. Ja mēs ieliekam skalā, piemēram, no 1 līdz 5, kur 1 ir ļoti mierīgi un 5 ir ārkārtīgs aizkaitinājums, niknums vai eiforija, kā jūs justos katrā no manis minētajām situācijām? Tātad iedomājieties. Pirmā situācija. Ir mierīgs svētdienas vakars. Kā jūs jūtaties? Un varētu šķist, kas tad tur ir svētdienas vakars, bet katram svētdienas vakarā var būt citas izjūtas. Kāds var justies mierīgi, jo ir bijušas labas garas brīvdienas, ir uzkrāti spēki. Kāds var justies aizkaitināts, jo galīgi nav gatavs pirmdienai un nākamajiem darbiem, kas kalendārā jau sakrājušies. Kādam svētdienas vakars var radīt tādas neitrālākas sajūtas, kādam enerģiskumu, kādam satraukumu, patīkamu vai nepatīkamu. Kāda ir jūsu emociju intensitāte, kad mājās ir bardaks? Kāda ir jūsu emociju intensitāte, kad kolēģis darbā atkal nav izmazgājis savu kafijas krūzi? Vai tas rada aizkaitinājumu? Vai tas rada smieklus? Vai tā ir pilnīgi vienaldzīga sajūta? Atkal katram var būt citas sajūtas. Vēl viens gadījums. Ir piektdienas vakars. Kā jūs jūtaties? Iespējams, tas atkarīgs no tā, kāda ir sestdienas plāni, kam ir sestdienā jādodās uz darbu, kam ir sestdienā vienkārši brīvdiena, kam ir sestdienā ieplānota pilna diena ar aktivitātēm, ar izbraukumiem, ekskursijām un foršu lietu darīšanu. Vēl viens gadījums. Cilvēks, ar ko sarunāta tikšanās, kavē. Kā jūs par to jūtaties?
Kā jūs jūtaties, kad jūs kavējat tikšanos? Kā jūs jūtaties, kad notiek strīds jums ar jūsu mīļoto cilvēku? Kā jūs jūtaties, kad notiek strīds jums ar jūsu kolēģi? Kā jūs jūtaties, kad notiek strīds starp svešiem cilvēkiem uz ielas? Un, protams, ka katrā no šīm minētajām situācijām emociju intensitāte var mainīties atkarībā no situācijas specifikas. Tomēr ir labi ik pa brīdim aizdomāties, un tāpēc arī šajā kursā mēs dodam jums iespēju ik pa brīdim apstāties un aizdomāties, jo saprotams, ka ikdienas skrējienā nevienmēr to izdodās darīt. Un visām situācijām, kas bija iepriekš minētas, var skatīt ne tikai intensitāti, bet arī patīkamības un, piemēram, nepatīkamības pakāpi. Emocijas var būt viegli vai grūti panesamas, patīkamas vai nepatīkamas. Tomēr, runājot visiem saprotamā valodā, tās var saukt arī par pozitīvām un negatīvām. Tāpēc šobrīd piedāvāju aplūkot viegli uztveramu emociju koku, kurā no sākuma var mēģināt novietot sevi kādā no emociju koka zariem un tad mēģināt atšķetināt piņķeri par to, kāda tad tieši emocija ir šobrīd manī, kā es viņu jūtu. Tātad viens no koka zariem ir, kad man ir daudz enerģijas, ļoti daudz enerģijas, es varu kustēties, lekt, skriet, un man ir pozitīvas emocijas. Un šajās emocijās tad ietilpst prieks, eiforija, gandarījums, pacelātība. Vēl viens koka zars ir, kad ir maz enerģijas, bet ir pozitīvas emocijas. Uz šī zara tad varētu būt tāds patīkams mierīgums, arī gandarījums, bet mazākā izpausmē, kaut kāda laimes sajūta varbūt. Vēl viens koka zars ir, kad ir atkal daudz enerģijas, gribās skriet, kliegt, sist, varbūt kādam, un emocijas ir negatīvas. Šeit tad būs aizkaitinājums, dusmas, milzīgs saspringums, jebkas, kur mēs jūtam enerģiju savā ķermenī. Un ceturtais koka zars ir, kad ir maz enerģijas un ir negatīva emocija. Un tur tad būtu kādas bēdas, skumjas, varbūt arī nožēla vai kāda cita no nepatīkamajām emocijām. Nu tad, piemēram, kurā emociju koka zarā jūs atrastos dažādās situācijās? Piemēram, ir mierīgs svētdienas vakars. Mājās ir bardaks. Kolēģis darbā atkal nav izmazgājis savu krūzi. Ir piektdienas pēcpusdiena. Jūs kavējat norunāto tikšanos. Nu ko? Vai šādi bija vieglāk ievietot sevi koka zaros, vai vieglāk bija tomēr skatīties intensitātē? Katram tas var būt atšķirīgi, un viss ir kārtībā. Svarīgākais ir, ka mēs katrs sev pats atrodam to pieejamību, kas strādā vislabāk, lai mēs mācītos un trenētos atpazīt emocijas aizvien veiksmīgāk un veiksmīgāk.
Problēma slēpjas nevis emocionalitātē kā tādā, bet gan emociju atbilstībā un to izpausmes veidos. Jautājums ir, kā emocijām piešķirt inteliģenci, kā padarīt civilizētākas mūsu ielas, bet mūsu sabiedrību kopumā žēlsirdīgāku. Un arī šis nāk no Aristoteļa pārdomām jau ļoti, ļoti daudzus gadus atpakaļ. Kā jūs domājat, kāpēc emocionālais intelekts ir svarīgs? Kāpēc ir svarīgi saprast, ko es šobrīd jūtu? Dusmas, bēdas, raizes, aizkaitinājumu, kaunu, vilšanos, satraukumu, nervozitāti. Sevis apzināšanās – tā ir emocionālā intelekta attīstīšana. Kāda ir jūsu attieksme pret emocijām, jūtu izpausmēm? Kādas emocijas man ir, kādas es izpaužu, vai tās ir pieņemami? Kādas emocijas tika izpaustas manā ģimenē, kad es augu? Kādas emocijas tiek izpaustas? Kā manas emociju izpausmes ietekmē audzināšanu, kultūra, priekšstati par dzimtas lomām? Viss, kas ir mana aizberga apakšējā daļā.
You're so irreplaceable, and everybody knows I want you, but I've always been so invisible. Tad runājot vairāk par to, kas tad ir emocionālais intelekts. Noteikti daudziem ir zināms IQ koeficients, intelekta koeficients. Tomēr ir arī EQ, kas ir emocionālais koeficients. Kādas tad ir galvenās atšķirības starp tiem? Tātad intelekta koeficients un emocionālais koeficients. IQ ir informācijas uztvere un saprašana. Savukārt EQ ir emociju atpazīšana un izpratne. IQ ir vērtības skala, kurā norādīta personas spēja mācīties, saprast un pielietot informāciju un spējas jēgpilnā veidā. EQ ir veids, kā mērīt to, kā persona atpazīst savas emocijas. Gan sevī, gan citos, un spēja vadīt šīs emocijas, lai arī spētu sadarboties, piemēram, komandā. Augsts intelekta līmenis, jeb IQ, personai norāda, ka persona noteiktus tematus spēja iemācīties ļoti ātri un spēja savienot punktiņus, ko citi varbūt reizē var nepamanīt. Savukārt, augsts emocionālais intelekts nozīmē, ka personai ir pārliecināta, apzinās sevi un spēja pārdzīvot sarežģītas emocionālas pieredzes. Tātad IQ ir izpratne par informāciju, kas ir viegli izmērāms lielums, un EQ ir izpratne par emocijām, kas ir grūti izmērāms lielums. Un noteikti gan IQ, gan EQ, jeb emocionālais intelekts ir kaut kas, par ko ir dzirdēts gana daudz pēdējo gadu laikā. Un nereti ir arī dzirdēts, ka, ja kādreiz, piemēram, darba intervijās tika mērīts personu IQ līmenis, tika noskaidrots, kā persona apgūst vielu, kā viņa spēj savienot punktiņus, kā spēj strādāt, tad šobrīd aizvien biežāk un biežāk arī darba intervijās tiek runāts par vērtībām, tiek runāts par emocijām, tiek runāts par smagu emocionālu pārdzīvošanu, izdzīvošanu un turpināšanu strādāt. Tātad EQ ir kaut kas, uz ko darba devēji raugās aizvien nopietnāk un aizvien biežāk ņem to vērā. Un arī šobrīd mūsu mainīgajā pasaulē, kad tik daudz mums ir apkārt arī mākslīgais intelekts. IQ, inteliģence, nevienmēr ir tik ļoti noderīga. Tāpēc svarīgi ir mums mācīties un mūsu pašu bērniem mācīt emocionālo inteliģenci, spēju atpazīt emocijas sevi un citos un spēju vadīt emocijas sevi un arī pastarpināt citos. Tātad dzīves pamata prasme, tas ir emocionālais intelekts. Apzināmies un trenējam emocionālā intelekta prasmes, tādējādi paaugstinās intelekta un emociju kvalitāti, un tādējādi mums rodās neskaitāmi ieguvumi. Piemēram, komunikācija, motivētība, radošums, koncentrēšanās, analīze, sadarbība, empātija, stresa neutralizēšana un paškontrole, izpratne, pacietība, atbildība, piedošana, plānošana, pašsajūta, motivēšana, līderība, līdzcietība, ilgtermiņa plānošana un daudz citi iegūmi. Palūkojoties nedaudz dziļāk emocionālajā intelektā, to var sadalīt 4 daļās. Tātad pirmā daļa ir sevis apzināšanās, savu vērtību apzināšanās. Izjūtam un zinām sevi. Kad esam izjutuši un uzzinājuši vairāk par sevi, mēs varam strādāt ar pašregulāciju, kas ir vadīt savas emocijas. Kad esam izzinājuši sevi, kad esam mācījušies vadīt savas emocijas, mēs varam trenēt empātiju, izjust un zināt citus. Kad esam kārtīgi pastrādājuši visos 3 šajos laukos, tad mēs varam doties tālāk uz sociālajām prasmēm, kas ir attiecību veidošana. Nu ko? Tad palūkosimies dziļāk, kas tad ir katrā no kvadrātiem. Tātad pirmais ir darbs ar sevi, atpazīt un izzināt sevi un savas emocijas. Sevis apzinātība, just un izprast, kāds esi te un tagad. Un šajā logā ietilpst apzinātība, kas ietver savu emociju, domu, vērtību jušanu un izprašanu, savas identitātes izpratnes apjoms te un tagad, līdzsvarots prieks. Savukārt zem kā apakšā iet pašsajūta. Kāda ir mana pašsajūta kopumā dzīvē? Kāda ir mana pašsajūta konkrētās situācijās? Kāda ir mana pašsajūta darbā,
mājās, satiekoties ar draugiem, braucot automobīlī, sēžot sabiedriskajā transportā, pārvietojoties ar kājām. Kāda ir mana kopējā pašsajūta un kā tā mainās atkarībā no situācijām, atkarībā no komunikācijas un saskarsmes ar citiem. Cik ļoti es to spēju ietekmēt, cik ļoti varbūt reizēm man neizdodas to ietekmēt. Kādas ir manas emocijas un kādas ir manas domas? Cik labi es pārzinu savas emocijas, cik bieži es pieķeru sevi domājot par emocijām. Kādās situācijās man veiksmīgāk izdodas atpazīt manas emocijas, kādās situācijās neveiksmīgāk. Pie kā vēl būtu jāpiestrādā. Kādas ir manas domas saistībā ar sevi pašu, kādas ir manas domas saistībā ar manām emocijām, ar manu izaugsmi, ar to, cik veiksmīgi man izdodas vai neizdodas risināt problēmu situācijas vai atpazīt savas emocijas. Kādi ir mani priekšstati par dzīvi kopumā, par sevi, par citiem, caur kādu logu es raugos uz pasauli? Kādi ir mani priekšstati par politiku, kādi ir mani priekšstati par komunikāciju, kādi ir mani priekšstati par sociālajiem jautājumiem? Un kā šie priekšstati mani ietekmē? Cik ļoti es cenšos iedziļināties tajā, kas notiek pasaulē ar atvērtu prātu, cik ļoti mani priekšstati man ir ietekmējuši, man ir grūti pieņemt izmaiņas, jauno vai notikumus. Kādas ir manas vērtības? Un atkal, par to jau esam runājuši, ka vērtības var būt dažādas, cilvēkiem dažādiem var būt vienādas vērtības, bet atšķirties to secība, kur ir svarīgāka, kur ir mazāk svarīga. Cik ļoti es esmu domājis par savām vērtībām. Un šeit gribās aicināt gan par visiem iepriekšējiem, gan par vērtībām rakstīt, domāt, analizēt, pētīt sevi, kā trakam zinātniekam iedziļināties, kas tad mūsos notiek. Kādas ir manas vērtības? No kurienes tās ir nākušas? Varbūt kāda vērtība man nāk līdzi ar aizberga apakšējo daļu jau no bērnības. Varbūt kāda vērtība ir kaut kas, ko esmu pamanījis sevī tikai nesen. Un vērtības var mainīties. Viss ir kārtībā. Svarīgākais ir apzināties tieši kādas tās ir, lai mēs spētu veiksmīgāk izprast sevi, lai mēs spētu veiksmīgāk komunicēt ar citiem un lai mēs spētu veiksmīgāk arī noturēt savas robežas, kad tas ir nepieciešams. Attiecībā gan pašiem pret sevi, gan attiecībā pret citiem. Kāds ir ideālais es? Un šeit var raudzīties gan varbūt, kā izskatos es, ko es daru, bet arī kādas ir manas ideālās vērtības, uz kādām vērtībām es gribētu tiekties, uz kādu emociju vadību es gribētu tiekties, kādā pašsajūtā es gribētu būt, kādus priekšstatus es gribētu par sevi just, domāt, realizēt. Kāds ir tas cilvēks? Ko dara tas cilvēks, kas būtu ideālais es? Kāds ir tas cilvēks, ko es gribu, uz ko es gribu tiekties? Kāds esmu es, uz ko es gribu tiekties? Un arī vīzijas. Kādas ir manas nākotnes vīzijas? Saistībā ar sevi, ar darbu, ar ģimeni, bet arī saistībā ar manām emocijām, ar komunikāciju ar citiem, ar saskarsmi, ar laiku sev, ar robežu turēšanu un daudzām citām lietām, kas mūsu ikdienā ir neizbēgamas. Kādas ir manas vīzijas par nākotni? Gaišas vai nepārāk gaišas? Kas man būtu jādara, lai es šīs vīzijas uzlabotu un reāli mācētu uz viņām tiekties? Vēl pie darbs ar sevi un atpazīšanas ir otrais punkts – precīzs pašnovērtējums. Savu prasmju un trūkumu precīzs redzējums. Un tāpat kā pirmajā punktā pie apzinātības, arī šeit es aicinātu sēsties, rakstīt, pierakstīt visus savus izaicinājumus un trūkumus un pierakstīt visus savus plusus. Varbūt sauciet kādu palīgā, kas var palīdzēt jums saskatīt tos plusus sevī, jo nereti ir tā, ka mēs esam paši sev lielākie kritiķi, un mums savus plusus ir grūti saskatīt. Tad kādi ir mani izaicinājumi, trūkumi, kādas ir manas prasmes, kas ir tas, ko es atkal kā ideālais es varbūt gribētu uzlabot? Kas man būtu jādara, lai es tiktu ar to galā?
Varbūt manā precīzajā pašvērtējumā ietilpst virkne ļoti labu prasmi, un varbūt trūkumu nemaz nav tik daudz, un arī to ir labi apzināties. Saprast, kas tad ir tas izaicinošākais, ar ko es varu saskarties ikdienā, un, ja ir daudz citas prasmes un trūkumu nav daudz, tad paliek daudz enerģijas, uz ko fokusēties, lai tad tiktu galā ar tiem trūkumiem, kas ir saskatīti. 3. punkts – pašpārliecinātība. Līdzsvarota uzvedība rodas, zinot savas vērtības, mērķus, savas stiprās puses un vājās puses. Un tas ir tas, ko iepriekšējos 2 punktos esam jau izskatījuši, vēlams arī pierakstījuši, pārdomājuši, un tad mēs arī varam līdzsvarot. Mēs varam skatīties, kur novirzīt savu enerģiju, kur varbūt pataupīt savu enerģiju. Kāds tad ir tas mans pašvērtējums, kāda ir mana apzinātība par sevi, cik ļoti es apzinos lietas par sevi. Un apzinoties, pētot sevi, atpazīstot, notiek darbs ar sevi. Un tad, kad notiek darbs ar sevi un mēs atpazīstam aizvien vairāk un vairāk, mēs varam doties tālāk, kas ir darbs ar sevi, bet mainīt. Un darbs ar sevi un mainīt lodziņā ietilpst šī emociju vadība. Spēja vadīt savas emocijas un konceptus. Tātad paškontrole un pozitīvisms nozīmē izprast un mainīt destruktīvās emocijas un priekšstatus par sevi. Ja mēs esam izpildījuši pirmo lodziņu, tad mums noteikti ir jau skaidrs, tieši kādas domas mums ir varbūt destruktīvas vai nepatīkamas attiecībā ar sevi, kāds ir mūsu paštēls, kā mēs sevi redzam un ko mēs varam tajā mainīt. 5. punkts – atklātība un godīgums. Atklāti un godīgi vērot sevi, nevis vērtēt un sodīt. Tātad arī šeit, ne tikai komunikācija un saskarsmē ar citiem, mēs nodarbojamies ar vērošanu, nevis vērtēšanu. Kāds es esmu un ko es daru? Un jo godīgāki un atklātāki mēs varam būt paši pret sevi, jo veiksmīgāk mēs varam tikt pie smaga darba augļiem, strādājot ar savām emocijām un emocionālo intelektu. 6. punkts – pašmotivētība. Saskaņā ar saviem mērķiem. Mēs nevaram būt saskaņā ar saviem mērķiem, ja mēs neesam izpildījuši pirmo lodziņu šajā lielajā tabulā. Ja mēs neesam izpētījuši, kādas ir mūsu vērtības, kādas ir mūsu vīzijas, kādi tad ir tie mūsu mērķi. Ja mēs neesam bijuši atklāti un godīgi par to, kas mums līdz galam neizdodas un kas ir mūsu tiešām stiprās puses, mēs arī nevaram veiksmīgi tuvoties savam mērķim. 7. Pozitīvisms. Pozitīva neatlaidība izaicinošās situācijās. Jo izaicinošās situācijas nereti ir tās, kurās mums nolaižās rokas. Cik bieži un kādās situācijās nolaižās rokas? Vai variet atcerēties kādas situācijas, kad tomēr rokas nav nolaidušās un ir bijis vai nu spīts, kas ir dzinis uz priekšu, bet varbūt pozitīva neatlaidība, ticība sev, ka es to izdarīšu, es to varu, man to vajag, es ar šo tikšu galā. 8. Iniciatīvisms, iespēju izmantošana. Spēja pamanīt dažādas iespējas sev apkārt un izmantot tās. Spēja arī pamanīt dažādus izaicinājumus varbūt un iet ar savām iniciatīvām, lai uzlabotu situāciju savā dzīvē, apkārtējā dzīvē, sabiedrībā, daudz kur citur. 9. Sirdsapzinīgums. Pildīts pienākums pēc augstākiem standartiem, arī citiem neredzot. Kādas lietas jūs mēdzat darīt pēc augstākajiem standartiem, arī citiem neredzot? Kā bija kādreiz ar špikošanu vai šmaukšanos kādu? Vai spēle zaudē vai iegūst, ja spēlētāji tajā šmaucās? Vai spēle zaudē vai iegūst, ja spēlētāji tajā blēdās? Cik ļoti tīri jūs pieejat tam, ko jūs darat? Cik ļoti sirdsapziņa jūs ir tīra, cik ļoti jūs vadaties pēc tās? Un viss jau ir kārtībā. Mēs esam katrs dažāds. Mēs esam katrs audzis savā vidē, mums ir katram sava aizberga apakšējā daļa. Bet svarīgi ir priekš sevis apdomāties, ko man nozīmē sirdsapzinīgums, ko man darīt,
ko man nozīmē darīt lietas pēc augstākajiem standartiem, arī citiem neredzot. 10. Elastība, adaptācija un efektivitāte. Cik ļoti jums izdodas pielāgoties situācijām. Un kā šim, arī visiem iepriekšējiem un nākamajiem punktiem, cik godīgi jūs par to varat runāt ar sevi, ar citiem. Jo mēs jau pirms tam runājām par tādu lietu kā temperaments, ar ko mēs piedzimstam, ko mēs laika gaitā, dzīves gaitā iemācāmies pielāgot kādiem sabiedrības standartiem, kādiem saskarsmes izaicinājumiem. Tomēr ne visi no mums ir elastīgi, un ir svarīgi arī apzināties to sevī, cik ļoti es esmu vai neesmu elastīgs, cik ļoti labi es pielāgojos vai nepielāgojos kādām konkrētām situācijām. Un šeit tad tas arī sasaucās ar pirmo logu, pirmo lielo logu par sevis izpēti. Ko man nozīmē elastīgums? Un, ja es neesmu elastīgs, kā tad es risinu situācijas, kā es tieku ar tām galā, cik ļoti emocionāli stabils es tajās jūtos, vai tās varbūt ir tieši tās situācijas, kurās es zaudēju savu emocionālo stabilitāti un netieku nekādīgi ar sevi galā. Tieksme uz sasniegumiem. Arī tas ir kaut kas, ko var trenēt, arī tas ir kaut kas, ko var sevī mainīt. Ja mēs zinām, kādi ir tie sasniegumi, ko mēs vēlamies, kādi ir tie mūsu dzīves galvenie mērķi, uz ko mēs dodamies, kas mums ir tas pats svarīgākais. Un 12. lojalitāte. Cik lojāls es esmu, vai varbūt nē? Pret ko es esmu lojāls? Vai pret visiem ir jābūt lojālam? Kā man izpaužās lojalitāte? Varbūt, ka es vēlos trenēt savu lojalitāti. Ja ne pret visiem, tad pret ģimeni noteikti, pret kolēģiem. Bet varbūt lojalitāte ir arī kādā citā līmenī, kuras var uztrenēt arī plašāk attiecībā pret sabiedrību, attiecībā pret savu tautu, piemēram. Nu, lūk. Tātad, kad mums ir bijis darbs ar sevi, atpazīstot sevi un savu uzvedību un mainot sevi un savu uzvedību, tad mēs varam doties tālāk, kas ir darbs ar citiem. Un darbs ar citiem atpazīšanas rindiņā. Tātad empātija. Atpazīstam citos, jūtam citus cilvēkus bez teikšanas. Citu izpratne, cilvēku emociju un redzējumu jušana, aktīva interese par to, kas tad notiek ar citiem cilvēkiem, kā viņi jūtās, kāds ir pamatojums bijis viņu rīcībai, vai tās ir bijušas emocijas, vai tās ir bijušas neapmierinātas vajadzības, varbūt tur ir kas cits noticis. Un interese par to, kā tam otram cilvēkam ir citādāk. Viņam ir citādāka aizberga apakšējā daļa nekā manējā. Citu attīstīšana, cilvēku prasmju izprašana, attīstības veicināšana un atbalsts. Mēs nevaram atbalstīt, mēs nevaram zināt, zināt par otru, ja mēs neesam ieinteresēti tajā. Un ja mēs neesam ieinteresēti, mēs nevaram arī izprast līdz galam. Cik nu daudz mēs varam par otru kopumā izprast. Vēlme palīdzēt, servis, cilvēku vajadzību paredzēšana, atpazīšana un gandarīšana. Tātad, kādas ir vajadzības citiem, kādas ir emocijas, cik daudz es spēju citos to nolasīt, kādās situācijās man ir izaicinoši kaut ko nolasīt, ko ar to visu darīt, kā tad es varu palīdzēt, kā es varu atbalstīt, vai es varu palīdzēt, vai es gribu palīdzēt. Kurās situācijās es gribu palīdzēt un kurās situācijās es izvairīšos un došos tālāk. Dažādības vienošana. Radīt jaunas iespējas, izmantojot dažādo un atšķirīgo. Un jau atkal aizberga apakšējā daļa. Ja mēs saprotam, ka katrs esam citādāki, veidojās izpratne. No izpratnes rodās pieņemšana par to, ka mēs katrs esam citāds ar savām emocijām, ar saviem notikumiem, ar saviem piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem un pagātnes pieredzi. Un tas savukārt rada šo drošību attiecībās. Iespēju radīt jaunas iespējas, izmantot šo dažādo, saprast, kādi, atkal no pirmā kvadrāta, kādas ir manas vērtības, emocijas, domas, kādi ir mani priekšstati,
kādas ir manas vīzijas un ideālais es, un tāpat arī citiem, kādas citiem ir vērtības, emocijas, domas, priekšstati, pašsajūta, vīzija vai ideālais es. Un kā tad šī dažādība vai līdzība, kas mums ir ar otru cilvēku, sanākot kopā, var radīt kaut ko jaunu, kaut ko spēcīgāku, kā var viņi papildināt viens otru un pilnveidot, lai radītu kaut ko, kas ir nepieciešams. Politiskā apzinātība, organizācijas emocionālo plūsmu un spēku punktu jušana. Šajā brīdī vairāk par organizāciju, kas arī var būt noderīgi, arī strādājot komandā, pat nemaz nevadot kādu organizāciju, bet uz to var lūkoties arī kā uz kolēģu vai draugu vai ģimenes emocionālo plūsmu un spēka punktu jušanu. Kas ir tie spēka punkti? Kā viņi izpaužās? No kurienes viņi ir radušies? Kuri cilvēki kopā viņus ir radījuši? Kas būtu jādara, lai varbūt viņus padarītu vēl spēcīgākus? Vai no kā ir jāizvairās, lai šos spēka punktus neizjauktu? Nu, lūk, ir bijis darbs ar sevi atpazīt un mainīt, un ir bijis darbs ar citiem atpazīt. Un šobrīd mēs varam nonākt pie pēdējā kvadrāta, kas ir darbs ar citiem un mainīt. Attiecības. Darbs ar citu cilvēku emocijām. Tātad ietekme. Citu pārliecināšanas, izpratne un izjūta. Mēs nevaram iet un pārliecināt citus, varbūt, ja nepieciešams, par saviem viedokļiem, uzskatiem vai kādām nepieciešamām rīcībām, ja mēs nezinām, kas ir bijis pirms tam, ja mēs neesam atpazinuši darbā ar citiem. Un tad, kad mēs esam atpazinuši, tad mēs arī varam izmantot saskarsmē to, ko mēs esam noskaidrojuši. Piemēram, ja cilvēks, ar ko man ir jāiet uz komunikāciju, ir jūtīgāks, tad noteikti man to vajadzētu ņemt vērā, lai neaizskartu šo cilvēku un lai viņš nesāktu raudāt pretējā gadījumā, tur nesanāks nekādas produktīvas sarunas. Tomēr, ja esmu atpazinusi, ka cilvēks, kas man pretī ir kodolīgs, īss un konstruktīvs, tad tādā pašā veidā es arī centīšos runāt ar viņu. Es centīšos izjust to mirkli un situāciju, kurā es esmu, sagatavot runu jau laicīgi, lai nezaudētu šī konstruktīvā cilvēka uzmanību. Un tad mums arī veidojās komunikācija. Precīza, empātiska un pārliecinoša. Ko mēs jau runājām pašā kursa sākumā par to, ko tad dara ziņas sūtītājs un ziņas saņēmējs. Runā precīzi, klausās, aktīvi klausās, ir empātiski un pārliecinoši tajā, ko grib teikt un tajā, ko saka. Konfliktu vadība, nesaprašanos mediācija un risināšana. Cik daudz es zinu par konfliktiem, cik daudz es protu ar tiem tikt galā, kādas ir manas konfliktu risināšanas stratēģijas un varbūt, ko esmu izpētījis citos, kāda ir citiem konfliktu risināšanas stratēģija. Un vai es baidos varbūt iet un risināt konfliktu ar to otru cilvēku? Kādēļ es baidos? Kas var būt sliktākais, kas notiks? Tātad, kā mēs tiekam galā ar konfliktiem? Ja mēs zinām sevi un esam droši savās kurpēs, savā stājā, tad mēs būsim arī drošāki komunikācijā un konfliktos ar citiem. Līderība, spēja vadīt un iedvesmot uz mērķiem. Šie un nākamie varētu vairāk sasaukties ar biznesa vidi, bet arī tikpat labi ar draugiem, ar ģimeni. Tātad, cik ļoti es spēju iedvesmot varbūt savus bērnus, cik ļoti es pētu sevi un tādā veidā rādu labu piemēru bērniem, ka sevis izpēta nav nekas slikts, ka ir ļoti labi apzināties un mācīties emocijas, ka ir ļoti labi kaut ko jaunu mācīties un trenēt savas jaunās prasmes iegūtās. Un tas var iedvesmot arī bērnus, tas var iedvesmot citus ģimenes locekļus, tas var iedvesmot arī draugus. Pārmaiņu virzītājs, attīstības iniciēšana. Cik ļoti es gribu iet uz tām pārmaiņām, ko es izpētīju pirmajā logā. Ja es jūtu, ka es gribu, ja es jūtu to iniciatīvismu, kas bija otrajā logā, tad es arī varu iet un droši darīt, zinot, kas ir mani izaicinājumi un zinot, kas ir manas stiprās puses. Draudzīguma attīstīšana, cilvēcīgums un sirsnīgums attiecībās. Un šeit atkal izpratne par dažādo
un aizberga lejas daļu, rada pieņemšanu un rada drošību. Un drošība tad jau atkal tālāk rada sirsnīgumu, un kur nu bez cilvēciskumu. Un tālāk arī ir darbs komandā un sadarbība, kas ir sadarbošanās dažādos līmeņos, sadarbošanās arī ģimenē, sadarbošanās arī ar draugiem, piekāpšanās pēc vajadzības, kompromisu meklēšana un komandas potenciāls. Gan kā komandas biznesa vidē, gan kā komandas ar draugiem kopā, gan kā komandas, kas ir ģimenes komanda, kas ir jūsu unikālā komanda, kurā ir jāveido sinerģija, lai iet uz kopējo mērķi. Nu, lūk, aicinu šo aplūkot, papētīt dziļāk un pie katra no punktiem uztaisīt tādu nelielu pašanalīzes pusstundu.
izgājām cauri emocionālā intelekta tādiem lieliem pieturpunktiem. Un kāds tad ir apkopojums? Vai emocionālais intelekts ir izmērāms lielums? Īstumā, jā, tas ir izmērāms. Vai tas ir viegli izmērāms lielums? Vieglāk tomēr ir izmērīt IQ nekā EQ. Varat meklēt, ja jums ir interese, šos norādītos autorus, kas ir izstrādājuši emocionālā intelekta testus, un varat palūkoties uz tiem, varat mēģināt pārbaudīt sevi. Tomēr te atkal atcerēsimies to pieturpunktu par godīgumu pret sevi. Tādēļ arī nereti emocionālā intelekta testus neuztver nopietni, jo cilvēki var tajos šmaukties, cilvēki var blēdīties un ierakstīt vēlamās atbildes. Ja jums ir interese, tiešām aicinu palūkoties uz kādu no šiem testiem, bet atcerieties būt godīgi pret sevi, jo tas, ko jūs darāt, ir sevis dēļ, nevis kāda cita dēļ. Visgudrākie no mums var paklupt uz neapvaldītu kaislību un pēkšņu impulsu zemūdens akmeņiem. Cilvēki ar augstu IQ var būt īsti nejēgas savā privātajā dzīvē. Un var arī nebūt. Svarīgākais ir tas, kā mēs apzināmies sevi, kā mēs vadām sevi, kā mēs trenējam šo savu emocionālo intelektu. Un tad arī ar IQ viss būs kārtībā. Vēl pieminēšanai dažādie Q, dažādie koeficienti. Tātad intelektuālās attīstības koeficients, ko mēs jau aplūkojām, emocionālās attīstības koeficients, ko mēs arī jau aplūkojām, vēl var interesēties un skatīties par sociālo prasmu koeficientu. Tomēr kaut kādā mērā šis sociālo prasmu koeficients paiet apakšā zem emocionālās attīstības koeficienta, tāpēc, ka tur bija šīs sadaļas par darbs ar citiem. Fiziskā ķermeņa vadības koeficients arī ir interesanta lieta, ko papētīt, ja nu jūs interesē. Nu ko, tuvojoties noslēgumam, es aicināšu jūs uz tādu nelielu meditāciju, uz tādu nelielu pārdomu brīdi, kurā just emocijas, kurā just to, kas notiek jūsos un apkārt. Es aicinu jūs apsēsties ērti, aizvērt acis un ļauties. Sajūtiet ķermeni, pamatu zem kājām. Mierīgi elpojiet, sajūtiet ieelpu, izelpu, sajūtiet savu ķermeni. Kādos punktos tas saskarās ar pamatu. Vai spranda ir atslābināta? Vai žoklis ir brīvs? Vai sejas vaibsti ir atslābuši? Sajūtiet ieelpu un izelpu. Iedomājieties sevi kādas upes krastā. Apskatieties, kas ir apkārt. Straume, ūdens virsma, lapas upē, straume nes lapas. Vērojiet šo straumi un pa upi plūstošās lapas. Ja jums galvā parādās kāda doma, katru domu uzliekat uz lapas, lai upes straume to nes projām. Vērojiet, kā domas aizpeld. Nesteidziniet straumi, ļaujiet tai plūst. Atkal nākošā doma. Liekat uz lapas. Vērojiet. Un arī, ja prātā ienāk doma, šis ir stulbs uzdevums, arī to liekat uz lapas.
prāts ir palicis tukšs, elpojiet. Atnāks doma. Jebkuru domu pozitīvu vai negatīvu liekat uz lapas. Arī domu par to, ka man nav nekādu domu. Esiet upes krastā, vērojiet straumi, pa kuru peld lapas. Lapas ar domām vai bez tām. Kad esiet gatavi, lēnām varat atgriezties šeit un tagad, atvērt acis, pakustināt kāju pirkstus, roku pirkstus. Apdomājieties, kā jūs jūtaties šobrīd? Kādas emocijas radīja šis uzdevums? Kurā koka zarā jūs novietotu šīs emocijas? Vai esat gatavi doties dzīvē? Pirms dodaties dzīvē, noslēgumā uzrakstiet sev vismaz vienu būtiskāko atziņu, ko praktiski izmantosiet. Tiekamies nākamajās video. Nākošajā video par emocijām
sociāli emocionālās mācīšanās kontekstā. Paldies par kopā pavadīto laiku!